Aktuāla informācija visiem tiem ogles namsaimnieku klientiem, kuri plāno līdz apkurses sezonas sākumam veikt apkurses radiatoru, konvektoru un pie apkurses sistēmas pieslēgto dvieļu žāvētāju nomaiņu. Tātad to visu var darīt līdz septembra 15. datumam. Tātad 15. septembris ir pēdējais datums, kad mēs šīs nomaiņas drīkstam veikt. Lai to izdarītu, tad pirmā svarīgā lieta ir ogles namsaimnieks jāpieprasa tehniskie noteikumi. Tur jums parādīs, kādas jaudas, tātad radiatoru, konvektoru, attiecīgi arī dvieļu žāvētāju jūs varat uzstādīt katrā istabā. Tas ir ļoti svarīgi. Ja to nedara, ja to dara, teiksim, pats uz savu galvu, tad sekot problēmas ar apkurses sistēmas cirkulācijas plūsmu katrā apkurses stāvvadā. Ja? Tā kā daram visu saskaņā ar noteikto kārtību. Ļoti būtiski tātad saņemam tehniskos noteikumus, iegādājamies radiatoru, atrodam speciālistu, kurš to var izdarīt. Santehniķi visticamākais, ja, kurš veiks šo radiatoru nomaiņu, un 3 dienas iepriekš brīdinam ogles namsaimnieku par to, ka tiks veikta radiatoru nomaiņa dzīvoklī. Ogles namsaimnieku pārstāvi izlaidīs stāvvadu, sagatavo speciālistam darbu. Viņš nomaina radiators, jūs informējat par to, ka darbi ir pabeigti. Ogles namsaimnieku pārstāvi dodās uz jūsu māju, uzpilda atpakaļ stāvvadu, atgaiso viņu un pārbauda, vai viss ir izdarīts korekti, ja, lai mēs nenodaram kaut kādu kaitējumu trešajām personām.